Un nākamā runātāja mums ir Kristīna Jukāma, auglības atpazīšanas metodas skolotāja un arī ģimenes ekoloģijas institūta. Lūdzu. Kristīnas temats ir dabīgās ģimenes plānošanas ieviešana medicīnas izglītības sistēmā. Labdien visiem klātesošajiem, prieks jūs visus šeit redzēt ir. Tiešām stāstīšu šodien par dabīgās ģimenes plānošanu ieviešanu medicīnas izglītības sistēmā. Nedaudz vispirms ir atkāpe ar divām svarīgām definīcijām, kas ir dabīga ģimenes plānošana un kas ir mākslīga ģimenes plānošana, lai vienkārši mēs saprastu, par ko mēs tagad runājam. Dabīgā ģimenes plānošana ir ģimenes intīmo attiecību plānošana, izmantojot zināšanas par cilvēku organismu dabīgajiem cikliem. Un attiecīgi mākslīgām, tā kā, drusku seko līdzi, lai visi var arī lasīt. Tālāk ir mākslīgā ģimenes plānošana, kas ir ģimenes intīmo attiecību plānošana, mākslīgi ietekmējot dabīgos ciklus. Savu prezentāciju esmu mazliet strukturējusi, un vispirms ar cilvēku pamatiesībām un šā brīža situāciju izvērtējumu tieši Latvijā. Iepriekšējā kolēģi Sanda stāstīja vairāk par dažādiem likumiem. Es pieskaršos tikai vienam, pašam svarīgākajam, būtiskākajam. Visi ir būtiski, bet tā ir satversme. Un satversmē tā ir, pats pamats mums. Tur arī ir pietiekami daudz norādīt cilvēku pamatiesības ģimenes plānošanas informācijas pieejamībā un plānošanas veidu izvēlē izriet no tiesību normām. Tātad satversmes 90. pāns, kas mums nosaka, mums ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Tālāk ir satversmes 93. pāns, kur ir teikts, ka ir ikvienam tiesības uz dzīvību, ka tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Tālāk ir satversmes 100. pāns, kur ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, un cenzūra mums ir liekta. Tālāk ir satversmes 112. pāns. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt mums pamatu izglītību, kas mums ir kā obligāta, un tad ir vidējā izglītība. Tātad mūsu rezumējot jau, kas izriet no satversmes, kādas mums ir pamatiesības. Ka mums ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, tiesības uz dzīvību. Tas ir, nākamais tālāk. Uz tiesības iegūt brīvi informāciju, un mums ir tiesības uz izglītību. Tālāk. Gan dabīgā, gan mākslīgā ģimenes plānošana sākās ar izglītošanu vai informācijas iegūšanu. Cilvēki, tāpat kā citi dzīvnieki, kopš dzimšanas ir spiesti mācīties un iegūt izdzīvošanai nepieciešamo informāciju. Iegūstam mēs tikai dažus instinktus, par kuriem mums nav jāmācās. Ar to es gribēju teikt, ka lielākā daļa mums informācijas svarīgas ir jāiegūst mācību procesā, ir mācību ceļā. Un no pamatiesībām, ko es šobrīd jau jums arī izstāstīju, izriet, ka mums ikvienam ir tiesības zināt visus aspektus. Šeit es gribētu tiešām uzsvērt visus aspektus par ģimenes plānošanu kā tādu. Kāda ir ietekme uz mūsu veselību, kādas ir vispār plānošanas metodas un metožu ietekmi gan uz sievieti, cilvēku kā tādu, gan uz gaidāmo bērnu. Situācija šobrīd oficiāli nevienā izglītības līmenī nav paredzēta ģimenes plānošana šā jēdziena plašā izpratnē. Tiek
šauri stāstīts par kontracepciju, bet netiek apskatīti visi ģimenes plānošanas veidi. Tas ir skatoties sākot arī ar profesionālām izglītības iestādēm, gan vienkārši vispār izglītojošās iestādes. Līdz šim valsts ir veltījusi uzmanību tikai kontracepcijai. Tas ir praktiski ir atbalstījusi izglītošanu par to, kā izsargāties no bērniem. Un galvenākārt, principā, tas ir, lai samazinātu problēmu, kas valstī rodās, ja ir negribēti nevēlami bērni. Atsevišķas kontracepcijas līdzekļi samazina iespēju tikt pie gribētiem bērniem. Ar to es gribēju teikt, ka ja ir vienpusēja informācija, kas visu laiku mums tā kā stāsta, kas ir kontracepcija un pārsvarā akcentē tikai viņas pozitīvo ieguvumu ģimenei, tad tā rezultātā, diemžēl, jo šobrīd ir diezgan daudz pāri, kuriem vairs nevar būt bērni. Un ja valsts ir uzņēmusies vienpusēju informāciju, tad arī daļai būtu tā kā atbildība un kaut kas jāmaina šai situācijām. Valstiskā līmenī šobrīd faktiski tiek īstenota kontracepcijas līdzekļu lietošanas izglītības mācība, kas nereti tiek dēvēta par ģimenes plānošanu. Sākot jau ar sieviešu žurnāliem, sākot jau ar 9. klasi, ko mēs redzējām, un es domāju, pat ir ātrāk, un visi sieviešu žurnāli, kontracepcija pārsvarā tiek domāta ar ģimenes plānošanu, bet, kā jūs šodien jau dzirdējāt, tad tas ir daudz plašāks jēdziens. Kādas ir sekas? Manuprāt, ļoti būtiski ir tas, ka šobrīd valstiskā līmenī nav ievērotas cilvēku pamatiesības, jo netiek sniegta informācija, jo tiek sniegta informācija vienpusēji vai netiek sniegta informācija par visām metodēm vienlīdzīgā apjomā. Un tad sekas kopumā. Šobrīd izglītībā nav paredzēta pilnīga pieejama dažādām informācijām un netieši tiek atbalstīti tieši kontracepcijas līdzekļu ražotāji. Izvēlēts vieglākais un ātrākais izglītošanas ceļš. Izglītošana neņem vērā sieviešu pamatiesības uz veselību un pilnvērtīgu dzīvi. Un nav ņemta vērā arī bērnu tiesības piedzimt veseliem, bez traucējumiem, ko neatgriezeniski uz bērnu atstāja atsevišķi kontracepcijas līdzekļi. Šī otrā daļa ir ģimenes plānošanas vieta izglītības sistēmā un pilnvērtīgas izglītības sistēmas izveidas iespēju. Manuprāt, ir jāpievērš vienota un vispārīga ģimenes plānošanas izglītošana 2 līmeņu izglītības programmās. Tas ir pamat izglītībā, ko mēs iegūstam pilnīgi visi cilvēki, un profesionālā izglītībā, kas būtu tieši jau medicīnas personālam. Kad jāsāk izglītošana? Pilnvērtīga, dabiska un mākslīga ģimenes plānošanas izglītošana ir jāuzsāk veselības mācību kursu ietvaros, kad saskaņā ar esošajām jau pamata izglītības programmām tiek uzsākta jauniešu dzimuma audzināšana. Līdz ar to es gribu teikt, ka nav jāizdomā ritenis, ja viņš jau vienreiz ir izdomāts, un vienkārši ir jāpieliek klāt informācija visa, lai nav tikai viņa vienpusēji. Tas nav jāveido kaut kas pamat izglītībā, kaut kas ļoti atsevišķi, ir vienkārši jābūt papildus informācijai. Lai ievērotu izglītojamo pamatiesības un uzlabotu izglītības programmas, mācību programmā ir jāiekļauj vispusīgi tā informācija par ģimenes plānošanas metodēm. Un ja mēs sākam par ģimenes plānošanu, tad arī būtu jāstāsta par kontracepcijas līdzekļu negatīvo ietekmi, kā mēs redzējām, ne tikai tās 2 svītriņas, kas ir kā negatīvās pieminēts un 10 plusiņi, bet viņiem ir jābūt objektīviem, izvērtētiem un jābūt ir pieejamiem.
un lai ievērotu sabiedrības pamatiesības, uzlabot izglītības informācijas pieejamību sabiedrībai. Profesionālās izglītības iestādēs ir jāsagatavo vispusīgi izglītoti medicīnas un veselības jomas speciālisti, kuri spētu profesionāli un orientētos arī dabīgajās ģimenes plānošanas metodēs, un tad, ja sieviete aiziet uz konsultāciju un vēlas dabīgo ģimenes plānošanu, tad nekorekti būtu no mediķa puses sākt stāstīt, ka tas ir maz efektīgi, vai sākt pieminēt 20. gadsimta sākuma metodas, ko, diemžēl, lielākā daļa mediķi tā kā var izstāstīt, kur viņu zināšanas ir tā kā apstājušās. Un izglītības programma profesionālajā izglītībā mācību programmā būtu jāiekļauj plašs un vispusīgs izglītības kurs par visām ģimenes plānošanas metodēm. Un pastiprināt uzmanību būtu jāvelta metodēm, kas ir dabiskas un sievietei un vai gaidāmajam bērnam un viņa veselībai nekaitīgas. Tāpat es vēl vienreiz gribu uzsvērt, ka atsevišķu kontracepcijas metožu negatīvajām sekām un spējai pamanīt seku iestāšanos, kas, manuprāt, arī ir ļoti būtiska. Nākamais ļoti svarīgais jautājums, kam būtu obligāti jāapgūst ģimenes plānošanas metodas. Tie ir veselības mācības skolotāji skolās, kas būtu jāizglīto, un tie ir profesionāļi, kas strādā ar reproduktīvo jomu. Tie būtu ginekologi, ģimenes ārsti, vecmātes, kam būtu jāzina šī joma pietiekami daudz un profesionāli. Mācību literatūra un informācijas pieejamība. Šobrīd, kā jau jūs arī redzējāt, mācību literatūra satura praktiski vienpusēju informāciju tikai par kontracepcijas līdzekļiem. Tas attiecās uz jebkuru praktisku mācību literatūru. Šobrīd plašāk un vieglāk ir pieejama speciālā literatūra par kontracepcijas līdzekļiem un metodēm, kas veicina vienpusēju informācijas izplatīšanos. Šī literatūra nereti tiek izdota ar kontracepcijas līdzekļu ražotāju atbalstu, un kuri, diemžēl, līdz ar to arī nebūs nekad ieinteresēti popularizēt citas metodas. Līdz ar to, manuprāt, daļai ir jāuzņemās atbildība valstī, lai līdzsvarotu un informācija būtu pieejama visiem un vienlīdzīga par visām metodēm. Un šobrīd Latvijā literatūra par dabiskajām ģimenes plānošanas metodēm pamatā tiek izdota ar entuziastu atbalstu, un informācija, manuprāt, jūs ļoti labi arī jūtat un zinat, ir gauži nepietiekama, un viņai būtu nepieciešams daudz lielāks atbalsts. Kāds mums būtu nepieciešams sagaidāmais atbalsts? Tas būtu, manuprāt, ir svarīgi, jo šobrīd, ko arī var darīt, tas ir mācību literatūras sagatavošana, speciālo literatūras sagatavošana un informatīvo materiālu sagatavošana. Tas ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem, sākot jau ar pamatskolu, vidusskolu un beidzot ar to, kad visi profesionāļi var iepazīties ar informāciju objektīvi, viegli pieejamu un nav jāpatērē ļoti daudz laika internetā vai jālasa kādās svešvalodās vai arī ļoti skrupulozi kaut kas jāmeklē. Paldies par uzmanību!